Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un stāvu pie mūsu ritošā sastāva kolekcijas. Un vēlos turpināt stāstīt par tvaika lokomotīvēm, kuru nemaz tik daudz muzeju rīcībā nav, jo muzejs ir relatīvi jauns. Šogad apritēs 30 gadi, kopš tas dibināts, un tas bija laiks, kad tvaika lokomotīvu izmantošana faktiski bija jau izbeigta ar dažiem izņēmumiem. Un šī ir viena no lokomotīvēm, kuru izmantot arī jau tad, kad Latvijas dzelzceļš bija neatkarīgs, arī Latvijas valsts bija atguvusi savu neatkarību, proti 1999. gadā, kad dzelzceļš svinēja savu 80 gadu pastāvēšanas jubileju. Ar šo lokomotīvu tika vizināti faktiski visi interesanti, visi tie, kam tas likās saistoši Jūrmalas virzienā. Tas tad arī bija pēdējais šīs lokomotīvas reizes, bet līdz pat pagājušajā gadsimta 80. gadu beigām tieši šī lokomotīva kā pēdējā Rīgas lokomotīvu depo tika izmantot arī manevru darbos. Tātad, ņemot vērā, ka tā ir izgatavota 1948. gadā, diezgan ilgs mūžs šim riteklim ir bijis. Tagad tas ir ieņēmis vienu no galvenajām vietām muzejā un arī redzams no Uzvaras bulvāra labi. Jā, diezgan jaudīgi, diezgan spēcīgi lokomotīvi, kuras jauda to pārrēķinot zirgspēkos bija aptuveni 2500, un tātad arī aptuveni tikpat smagu vilcienu sastāvu šī lokomotīva varēja pavilkt. Kas ir diezgan iespaidīgs lielums. Ja mēs divus tādus izmantot, tad faktiski tie vilcieni, kurus mēs šodien pārvadājam, arī tiktu pārvesti. Runājot konkrēti par šo, tā ir Padomju Savienībā faktiski Otrā pasaules kara gados radīta lokomotīva, un arī bija visizplatītākā aptuveni 4200 šādu ritošā sastāva vienību tika saražotas trijās rūpnīcās, gan Krievijā, gan arī Ukrainā, Luganskā, un faktiski no 1962. gada ieņēma to galveno darba zirga vietu Latvijas dzelzceļa iecirkņos. Protams, galvenokārt kravas pārvadājumos, bet tika izmantot atsevišķos gadījumos arī pasažieru vilcienu vešanai. Lokomotīvas asu formula, tas nozīmē skrejas skaits, dzenošo riteņu skaits, balstars viņai nav, ir 150. Tas nozīmē, ka ir šīs 5 dzenošās sakabinātie riteņu pāri, kas nodrošina pietiekoši lielu saķeri, un svars ir mazliet virs 100 tonnām, tad arī pietiekoši liels spiediens uz sliedēm. Protams, tas jau tajā mirklī, kad sliežu ceļi bija pēc kara savesti pienācīgā kārtībā. Faktiski visos lokomotīvu depo Latvijā tā tika eksploatēta, tātad tā ir un ieņem būtisku lomu Latvijas dzelzceļa vēsturē, un arī šobrīd, kā jau iepriekš minēju, ieņem būtisku lomu. Savā ziņā arī kā aktrise ir darbojusies atsevišķās kinematogrāfa radītajās filmās, un arī dzelzceļa muzejā ir apskatāma, var arī iekāpt lokomotīvas kabīnē, ka nākiet uz muzeju, pārliecinieties arī, iepazīsieties ar šīs lokomotīvas vadības iekārtu īpatnībām, kas ir diezgan sarežģīti, lai iemācītos vadīt šādu lokomotīvu. Tāpēc arī joprojām dzelzceļa vadītāja profesija nemaz tik vienkārši nav.